Nav Tenerife. Es domāju, būs Tenerife virsū, bet tomēr nav. Izklausās kaut kas vācisks. Notestēsim Tenerife saus. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mazas pudelītes. Jāsāk ar kaut kādu interesantu vālu. Es nezinu, vai šis ir Bogdam. Negra minuķi. Melnais kaut kāds. Maijas tostadas. Nav nepētīts, kas tas ir, nekas. Vienkārši nopirkām veikalā alu un tagad jānopagaršo. Viņš esot melns. Nu, mēģināsim melnu alu. Jāprāt bildīt. Tāds. Nu, maziņš. Pat nevar grādus viņam atrast nekādus. Ja tev sapratīšu ātri. Es to līdz attaisīšu. Grādi izostīs tos grādus. Smaržo labi. Nevajag daudz. Tāds šokolādīgs. Nevajag daudz. Nevajag daudz. Tumīgs. Tu ko? Nē, tas ir sastāvs, kā 3 graudi te dažādi izmantot. Šitas ir garšīgs. Sorry, te nav augšā uz kakliņa 5,9% alkohols. Nu, re. Tās bišķi štengrāks. Kāpēc? Kāpēc? Tev viņš vienkārši visi jāšliek kausā un jādzer ārā. Smaržo ļoti labi. Alu dzer no pudelēm. Ne jau es. Garšīgs. Ir izteikts rūgtums. Jā, tāds. Pēc tumša krāsiņa, puto diezgan skaisti. Smarža buķeta brīnišķīgi. Tāds tumīgs. Enik Beniks ir kā senik. Ņemam visus pēc kārtas. Tā 0,3, 1 pudelīte viss īsts. Ja bišķi vai palika. 0,25 tā bija. Wow! Maestro. 7,5. Paliksim beigās. Tu teici, ņemam visu pēc kārtas, kas tad tagad pampelēšanos? Atkal 3 maltas sadegšanas. San Miguel. Cerveza, tas spāniski alus. Tā es sapratu. Jā, tā mēs izlobījām. Tostada ekstra. Arī kaut kāds maltas alus ar mīļie cilvēki. 6,2%. Nu, bišķi vieglāks tāds. Nu, ko? Nav slikti. Tādi tie aliņi te mums ir. Skatos uz tiem procentiem. Ja tu tos stipros lietas beigās, tad jāpamaina pudelītes vēl vietā. Wow! Šito dzersim pēdējā. Ķirstīti dzersim pēdējā. Tas ir vēl kaut kāds? Jūdas ir vēl jaudīgāks. Nu ko, šitas izstāsts gaišāks. Nu, smaržotā pilnpūdenīgi. Selekta tāds. Nevar neko daudzēt. Es San Migueles kaut kādus citus salus redzējis veikalā. Smaržo neizteiksmīgi. Jā, tā. Nu tā, padzēriens. 6,2. Jā, Kas? tāds
nav izteikts garšas, galīgi. Nu, pēc tā Jā. viņš nav, bet vispār viņš normāls alus. Nē, gaišiņš tāds, jā. Tam bija ļoti intensīva garša. Jā, šitas Tāda, tāds ļoti tāds, Šitam arī 3 dažādi graudi, ja? Jā, selekti tāds. Baigi labi, ka viņi mazās pudelītēs. Tāpēc ir mazās pudelītēs, ka te tādi kājām gāzēji. No kājām gāzēji. Nu ko? Jāņem nākamais. Jo tas jau jāliek malā, tas trauks tie tā lēnām. Šī tas ir Gran Reserva. Kruskampo vai Crusrampo, nevar jau to, mans spāņu akcents neatļauj tā pilnīgi izlasīt visu. Pudelīte tāda interesanta. Šitam tie procentiņi, cik tev viņam te ir? 6,4. Viņi mīl baigos dzēriens, viņi te mīl tie spāņi. Tenerifes spāņi. Ko, notestējam. Arī gaišais. Nē, bišķi tomīgāks tāds. Uz pusīti vismaz ieders. Par pusīte. Krāsa ir dzintarīgi tāda bišķi tumšāks kā tas iepriekšējais. Šitam smaržīgi. Tāda intensīvāka šičā. Oho! Te pat nevar pateikt, kas tie pa šķirni saliem ir, jo tur tik maziem burtiņiem sarakstīts, ka neko tur daudz nevar. Pagaidām tas Rockdam ir baigi smeķīgais. Šitas ir tāds, neko. Šitas ir nav slikts. Tāds gaišais. Bet viņi mīstīgāk garši kā tam iepriekšējiem. Man šitas ļoti garšo. Jā. Nē, es saku, uzreiz tā, paņem tā pirmā malku, šito selektu, paņem tā, tāds. Viņam tā pēcgarša rodās pēc tam tāds rūgtumiņš. Tā brīdī, kad dzer liekas, ka viņš pats lien iekšā varētu pumpēt daudz un dikt. Garšīgs. Mēs te pāris restorānos, man liekas, ka kaut kādas šitādus līdzīgus dabujām. Ko? Maestro nāk galdā. Jū! Maestro, tas jau vajadzēja viņas beigās maestro. Doble Lupolo. Alus 7,5. Kaut kāds duplis viņš ir. Te nav rakstīts viņi, kas viņi pa tādiem Leigeri vai kādi. Nav nekādas tādas ziņas. Vienkārši viņiem te kaut kādi vietēji ali. Ar šausmīgiem grādiem. Smaržo labi. Arī to gaišo ziņā. Neko. Alus nāk ārā. Man nesaki. Tas ļoti tāds maigs. Ir gan smarža, gan garša. Viņam ir tumīgums. Salīdzinoši, jā, šitam tas ļoti švakst viss, tas bija tāds padzēriens vēs. Šitie divi ir tādi diezgan tādi līdzīgi, bet arī gaišie tādi, tāds padzēriens. Garša ir skābāka, bet te pašā laikā liekas arī saldāka. Es nesaprotu, vairāk garšas kopā te ir. Jā, tāds
Viņš teica, ka viņš šovakar nedzer šo tavu. Man tukši trauki nāk atpakaļ. Es te padodu pagaršot. Tukšums tai trauka. Ko? Kā lai to saka? Jūdas! Pēc maestro parādīja. Nezinu, parādīja. Kāds bija tas maestro. Tagad tās Jūdas, tur nav komentāru. Jūdas, mēs zinām, ko tas Jūda izdarīja. 8,5. Izskatās gaišs, starp citu. Varbūt tev kaut kas stiprs iekšā, nevis savs. Ja saulīt uzreiz mūk projām, ja? Jā, nē, es nāku tuvāk, lai nav tik tālu jāstiepjas. Jūda. Kāds ir melns kā vēlns, tas jūdei, Pilnīgi tāds, Vāds. Jūda. Tas saules burbuļs taisa. Cidrs. Visi šitie 4 samērā krāsā, šitas tāds bišķi tāds dzinterīgāks bija. Tu domā, ka to visu kamerā redz, ko tu rādi šitas? Es domāju, ka kamerā neredz, kurš ir šitas. Tas 3. Krus Campo Granza Reserva, tas tāds bišķi dzinterīgāks bija. Oho, šitam tāda. Kāds baigais auss spečiks varētu šito uzreiz pasmažo un pasaka apiņu zortis un visu pārējo, bet mēs vienkārši ar mēli apiņas testējam. Ko tev tā seitā saviepās? Jūda nav garšīgs. Viņš ir tik gaišs. Viņš kaut kā nav garšīgs. Saskābs. Viņš tāds pirmais malks, diezgan saviep ģīmi. Kaut kāds sabojājušos augļu garšas smarža. Nepateikšu, kur. Jā, viņš tāds. Šitas tev neaizies tā kā tie 3. Nē, ir tāds. Es teikšu, nav tā, ka nav garšīgs, ir tā, ka ir citādāks. Ir citādāks, jā, tāpēc arī saviebās seja tā. Tie tā baigi tā uzreiz tā bling, bet šits arī tev neiet iekšā, pasties. Tos paņēmu un guļ. Man tukšs trauks atpakaļ. Šits neiet iekšā. Pasties. Tas, kas nav garšīgs, dzer pats. Vai ne? Tur atnāk labi. Tā visu mūžu. Tā mēs secinām, kas ir dzerams, jā. Jūda, piedod, tu pāri maliņā. Jo, man tagad jāizdzer, nav varianti, jo vēl viens ir palicis. Bet, nav tā, ne tā pirmā, ne tā pēcgarša ir tāda, kad ir tāds savu alus pēcgarša, bet jūdu, neiesāk. Pēcgarša pat diezgan tāda, tā, ka negribās dzert vairāk viņu. Tā pēcgarša ir tāda. Šitas ir Krieg. Krieg, Lambic. Es internetā pameklēju. Krieg nozīmē skābie ķirši, un Lambic nozīmē beļģu alus paveidu. Un ja tur ir augšā... Lot of fresh Belgium sherry. Te tā ir angliski uzrakstīts. Sour, fruity and bitter. Tad šitas drusciņ jāielē tikai. Vai pēc visiem aliem pēc tam pa virsu šito varētu uzdzert. Kā tādu... kāds viņš sārts ir. Par cik tur ir mort? Kas tur bija rakstīts? Mort. Jā. Subait. Tas nozīmē, ka ir mortello skābie ķirši izmantot. Pat speciāli tādiem. Viņš bija teikts sour. Kas tur bija rakstīts augšā 3? Sour. Fruti ir augļu garša un bitter ir rūgtums ir vieninieciņš. Ļoti daudz augļu garšu. 5. Ja tur ir metamā kauliņa simbolā, tad no 6. 2 ir skābumam, 5 ir
augļu garšai un viens tikai rūgtumam. Skābums ir ļoti pēcgaršām. Pirmais malks ir tā kā rūgtumiņš vairāk, pēcgarškais skābums, augļi. Jā, tāds zaptīti. Pasties, kā saputoja tavu zaptīti. Kā saka, normāls zapcūdens. Kā man šitā suliņa garšo. Pirmais rūgtums, pēc tam skābums, tad to auglīgumu var piedomāt. Normāls zapcūdens. Jā, tāds. Tur mazā alus garša ir. Tur ir tā ķirša garša vairāk. Tāds zaptīts, jā. Jā, tas augļu garša te visam ir pāri. Jā. Rūgtums vispirms, skābums pēc tam. Man tā. Pēcgaršā skābumiņš vairāk tā kā. Pirmais ir rūgtumiņš tāds, bišķi tāds. Ir tāds. Jā, ķirsī. Kaut šitā viss, ka izdzer, tad tu esi ķirsī. Ķirsis pēdējais. Bet Jūda piedod. Tu kaut kā esi. Kā jau Jūda? Ko tu no Jūdas gribi? Šitas te melnais ir labs. Mums kaut kā nejauši arī šitas ir trāpījušies 2 pudelītes. Laikam tāpēc, ka labs. Jo, kā jau mēs jau kā īri, vai kā man puika saka, īrieši. Īrieši? Viņam ir krievieši, īrieši, latvieši. Latvieši, tad krievieši, tad īrieši. Mums kā īriešiem Guinness, tad rekur arī ir, tad negro, jā. Visi tur jau nav jau vairs 2 domu. Priekā.